Sveiki, esmu Georgs Orlapenkovs, rīt Valsts aizsardzības dienesta 9. nedēļa. Un līdz šim interesantākais noteikti ir, neskaitot ikdienas ritmu, katra diena ir kaut kas jauns, bet interesantākais noteikti bija trauksmes mežā, visa uguņošana, gan no ieroču šaušana, gan signāla raķetes. Un tas viss atstāja ļoti lielu iespēju, bet ir arī negatīvā puse tāda, ka jāceļš ar laikapstākļiem. Ja gāž lietas, tad visam slapjam jāguļ, vai jāiet uguns un kustībā, jāšauj, tas tā bišķi. Pie tā ir jāpierod. Šodienas nodarbībā mēs trenējāmies izpūst pretinieku un pārmeklēt pretinieku ķilniekus vai kritušos karavīrus. Un tas, pie kā visvairāk jāpiedomā, ir loģiski pašsevis aizsardzībā un arī pareizi visu izdarīt ugunī un kustībā. Nepieļaut rupjas kļūdas, tā lai neciest gan pats, gan arī citi tavie biedri. No Valsts aizsardzības dienesta es esmu lielās cerībās, es esmu artilērijas divizionā, un tad noteikti būtu interesanti pabraukāt vēlāk ar haubici un doties citādos kaujas uzdevumos, kas nav kājnieku kaujas uzdevumi, kā šīs dienas LKI nodarbība. Un tad pēc Valsts aizsardzības dienesta es domāju visticamāk studēt kādā universitātē vai varbūt arī doties uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju.